Iebraukšana gabarītvārtos, izmantojot atpakaļgaitu. Figūras izmēri. Figūras garums sastāda automašīnas garums plus 1 metrs. Figūras platums ir automašīnas platums plus 1 metrs. Figūras izpildīšanas noteikumi. Figūra netiek ieskaitīta, ja tiek aizskārts vai apgāzts jebkurš no figūras nožogojuma elementiem. Izpildīšanas laikā vai pēc transporta līdzekļa novietošanas gabarītvārtos kāds no mašīnas elementiem atrodas ārpus noteiktām figūras robežām, ieskaitot abus malējos spoguļus. Figūra tiek izpildīta ar vienu kustību atpakaļgaitā un ar vienu kustību uz priekšu. Figūras izpildīšanas metode. Ieslēdzam pirmo pārnesumu, pārliecināmies par drošību un novietojam transporta līdzekli perpendikulāri figūras asī, tā, lai priekšējais kreisais stūris atrastos pie elementa, kurš norāda figūras sākumu. Starta stāvoklī stūre ir pagriezta braukšanai taisni. Pirmā kustība. Ieslēdzam atpakaļgaitas pārnesumu, pārliecināmies par drošību, sākam braukt taisni līdz tam momentam, kamēr vadītāja skatiens sakritīs ar vienu taisni ar pirmo nožogojuma elementu labās puses rindā un vidējo nožogojuma elementu kreisajā rindā. Apstādinam transporta līdzekli un stūri pagriežam pa labi līdz galam. Otrā kustība. Pārliecināmies par drošību. Sākam kustību maksimāli pievēršot uzmanību priekšējam kreisajam transporta līdzekļa stūrim, kurš iziet uz blakus joslu, un kontrolējot aizmugurējo transporta līdzekļa daļu, vai tā kustās gabarītvārtos, neizskarot figūras nožogojuma elementus. Apstādinam transporta līdzekli. Tajā momentā, kad kreisajā un labajā sānu spoguļos priekšējie figūras stabiņi ir vienādā attālumā no automašīnas korpusa, stūra taisni. Trešā kustība. Pārliecināmies par drošību un turpinam taisnu kustību atpakaļgaitā, līdz momentam, kad tālākajā sānā aizmugurējā stiklā ieraudzīsim pirmo figūras nožogojuma elementu labajā rindā. Apstādinam transporta līdzekli un stūri pagriežam pa labi līdz galam. Ceturtā kustība. Pārliecināmies par drošību un sākam kustību atpakaļgaitā, pievēršot īpašu uzmanību aizmugurējam labās puses transporta līdzekļa daļai un kustamies līdz tam momentam, kamēr kreisajā un labajā sānu spoguļos neieraudzīsim aizmugurējos figūras nožogojuma elementus, vienādā attālumā no automašīnas korpusa. Apstādinam transporta līdzekli, stūre taisni. Piektā kustība. Pārliecināmies par drošību, sākam kustību kontrolējot distanci līdz ierobežojošiem aizmugurējiem elementiem. Apstādinam transporta līdzekli. Izņemam no pārnesuma, ieslēdzam rokas bremzi, atbrīvojam vadības ierīces. Paziņojam, ka figūra ir pabeigta. Braukšana no figūras. Ieslēdzam pirmo pārnesumu, pārliecināmies par drošību, braucam taisni, kamēr transporta līdzekļa aizmugurējie riteņi neatradīsies vienā līmenī ar pirmiem figūras nožogojuma elementiem. Apstādinam transporta līdzekli, stūre pa labi līdz galam. Pārliecināmies par drošību, sākam kustību un braucam līdz transporta līdzeklis apstāsies perpendikulāri figūras asī. Stūri griežam braukšanai taisni un piebraucam ar transporta līdzekļa kreiso pusi uz sākuma pozīciju. Apstādinam transporta līdzekli.